Tev garšo kukurūza? Tā godīgi? Godīgi. Nu, ne visai. Bet ja abonementi liek. Nu, uz šodien mums ir kopā 16 subscriberi jau. Abonementi. Un pirmais abonements mums ir, man liekas, tas varētu būt pat pats pirmais, kas bija teica, ka jātais esot kukurūzas apskats, jo tas esot tagad viņam aktuāli. Mēs arī klausamies. Čau, Artur, mēs tev nodādām sveicienus. Nē, man liekas, ka kukurūdze ir tāds loģisks turpinājums sērijā pa zirnīšiem. Jo viņus parasti arī, man liekas, daudz kur liek kopā. Nu, kukurūza, krabju salāti. Jā. Tas ir tas, kur man gan kukurūza pašam nepārāk. Mums ir tāpat kā ar zirnīšiem, man liekas, bija 5 bankas. Ir tagad arī 5 bankas. Kādas bankas? Burciņas. Pirmā mums ir atkal viena stiklā un 4 ir nestiklā. Jā. Šī te pirmā mums ir Globus Bio. Ar vismazāko cukuru. Ar vismazāko cukuru. Viņa aizmugurē tāpat kā bija zirnīšiem ir tāda putriņa. Tas laikam viņiem tāda kopēja iezīme. Maksā šitā padarīšana 1,19 eiro. Tā kā ar visu burciņu. Toreiz zirnīšiem bija tā, šitā bija zirnīšu pasaulē viņi bija visdārgākie, jo tā burciņa laikam kaut ko maksā. Un te ir eiro 19. Tālāk mums ir Mikado Sweet Corn. Un var redzēt, ka viņa nav ražota Latvijas tirgum, tāpēc, ka aprakstā uz buņģu viņas latviešu valoda nav, bet ir atsevišķi uzlīme. Kaut par jā. Apakšā. Bet var arī pēc cenas redzēt, ka viņa nav latviešu tirgum. Jo viņa oriģināli maksā 2,19. Šai konkrēti bija atlaide 66 centi, tad mēs samaksājām eiro pēc 3. Viņa principā ir praktiski 2 reizes dārgāk nekā vispārējie šīs dienas konkurenti. Jā? Un vienīgā, ko nevar attaisīt bez palīga līdzekļiem. Jā, visiem pārējās ir uzreiz attaisīt. Tā, Bonduela. Tā, tas ir tas, ko droši vien visi zina, ir ēduši, es pieļauju. Nezinu, nekas īpaši kukurūza. Eiro 12. Vai arī es tagad, jā, eiro 12. Un tad mums ir 2, un īstenībā tajā var redzēt, ka viņām nosaukumā ir rakstīts saldā kukurūza, kas arī bija. Te ir Sweet Corn, te ir tikai kukurūza, jā. Bet saldā kukurūza, ko es gribētu to teikt, tāpēc, ka te ir diezgan, teiksim, gandrīz uz pusi vairāk cukuru saturs nekā šajās te, tā kā es pieļauju, ka šīs uzreiz jau varētu būt saldāks likties, ka mēs garšosim. Spilva maksāja 1,07 eiro, un Rimī kukurūza maksāja 89 centi. Tātad šis bija 2,19, tad pēc cenas gāja diezgan līdzīgi Globus Bio Bonduela Spilva. Tas ir bišķiņ pār eiro 10, eiro 20. Un Rimī ir 89 centi. Kas ir par daudzumiem? Daudzumi visiem ļoti līdzīgi. Šitais atkal būs mazāks, viņa tā burciņa. Šitien te Rimī atkal ir padomājis par patērētāju. Te ir tā mazā iedobīta, kur viegli var aizķert un attaisīt. Jo, ko es redzu, Bonduela ir uzrakstīts, ka tur ir no ģenētiski modificētiem organismiem. Jā? Tur ir jāpat vēl kaut kur, man liekas, varētu būt, ka bija. Spilva ir bez konservantiem. Nē, nevis bet nav. Nevis bet tur nav ģenētiski. Es jau domāju, kādā sakarā. Es domāju, kāpēc viņi reklamē. Te nav sugar added. Jā, tagad tur nav. Super crispy, šitam vajadzētu būt. Kraukšķīgi. Jā, un šitās ir saldās, kas arī parādās, ka viņām ir krietni lielāks. Tas, krietni lielāks, es domāju, te ir maksimālais. Es apskatījos jau Rimī, un Rimī bija 7 gramu cukuru. To, man liekas, vīriešiem tas absolūti netricē. Nē, es vienkārši domāju to, ka tad, kad mēs ēdīsim, būs uzreiz skaidrs, kāpēc viņa ir saldāka. Es nedomāju, ka tu jutīsi. Es domāju, nejutīsi. Labi, es ceru, ka es jutīšu.
Labi, mēs saliekam ļodiņās. Saucam asistentu šoreiz atkal. Jā, un ņemājam. Garšojam, jā. Nu, viss ir salikts. Mums ir parādījušās bļodiņas 5. Pirmā. Vizuāli uzreiz atkal ir interesanti, ka var redzēt atšķirības. Pirmā bļodiņa, man liekas, ir tāda gaišāka dzeltenā. Tāda ļoti gaiša. Ir kaut kādas... Smuka dzelteni. Ir kaut kādas te rekur tādu sliktāk graudiņu, bet kopumā izskatās. Smažo pēc kukurūzas, bet es domāju, ka baigā. Ar šīm, vēl šī atšķirās. 4. atšķirās arī. 4. arī ir gaiša, bet viņā ir mazliet tumšāka pēc nekā tā pirmā, bet pārējās 3 ir ievērojami, teiksim. Jo pārējām 3 ir tā, ka mums ir dzeltenes, bet viņām ir tāda pelēcīga nokrāsa mazliet. Viņas tādas pelēcīgi dzeltenes ir, ne? 2., 3. un 5. baigi laikam neatšķirās ievērojami. Tur gan ir tādi laustie graudi. Un tukšie ir vairāk. Vizuāli man vislabāk patīk 4. laikam. Šitā ir tāda pavisam pārāk gaiša, man liekas. Viņa gaiša, un mazāk tie kaut kāda tāda. Jā, kaut kāda atlikuma iekšā. Es gan domāju, ka tā garšas atšķirība būs baigi minimālā. Nezinu, grūti zirnīšiem laikam bija izteiktāk atšķirība. Jā, zirnīšiem bija diezgan šitie... Krāsa te ir atšķirīga, bet... Varbūt... Nu ko, mēģinām garšot? Mēģinām garšot. Šoreiz mēs kopēji verdiktu laikam sakam. Jā, aizmirsām salikt pat trauciņiem, 2. Nā. Smaržo. Tā kā iedomājās. Vai nu es nekad neēdu kukurūzu tā vai garšojot viņu. Man liekas diezgan tāda ūdeņaina. Tā pirmā. Nezinu. Es neko nevaru pateikt, man liekas normāli parasti kukurūzu. Varbūt mazliet tāda pazaļāka. Ūdeņaina man liekas. Ūdeņaina man neliekās. Man redzēs kā pārējās. Tur kaut gan ir vairāk šķidrums iekšā. Nē, pašā graudiņā arī liekas. Pagaidām mēs viņu droši vien novērtējam visaugstāk. Pirmajā vietā. Šitā ir tāda pelēcīgāka. 2. jau ir stipri pelēcīgāka. Nu, garšo. Graudi izskatās, ok. Jā. Smaržo gan savādāk, man liekas. Jā, šitā pēc popkorna smaržo vairāk. Pasmaržo šito un pēc tam to visu. Jā. 2. smaržo pēc popkorna. 1. saldi. Šitā ir pavisam savādāk garša. Es gribēju teikt, ka vienāda garšā. Jā? Nē. Es pagašošu 1. Nu, ir savādāk garša. Bet šitā ir mīkstāka. Jā. Ir savādāk garša. Šitā ir vairāk garša. Šitā ir mazāk garša. Jā. Kad es ēdu tā pusminūtes pārtraukumu, neko nejūtu, bet kad uzreiz to 1. pēc tam uzēdu, tad Es negribu. Bet šitā ir... Šitā ir vairāk garša. Un šitā izstās vairāk gatelāka. Tā ir tāda cietāka. Tās miziņas arī bija cietāks. Šitā laikam labāk. Šitā ir labāk. Jā. 2. ir labāk par 1. 3. kas ir pēc skata diezgan līdzīgi laikam te. Šitā smaržo bišķiņ tā kā pēc... Tā kā būtu... Zirnīšiem. Nē. Tā kā ne dūmi, ne... Kaut kas tāds. Šitā ir kraukšķīga. Šitas būs Bondo L Krispijs. Bet man garšo labāk laikam no visiem. Pagaršošu to 2. Šitā ir labi. Šitā man garšo arī, jā. Šitā es esmu gatava vēl vienu. Jā, pagaršo tagad to. Es negribu garšot to. Bišķiņ. Nu, nē. Savādāk cilvēki nesapratīs. Viņi no tevis saprot. Tikai paņem. Kas tas ir? 2. kas mums vislabāk garšoja. Uzreiz. Šitas man labāk garšo. Man arī. Un tagad to 2. pagaršo, viņš liekas tāds pavisam. Ūdeņains, pilnīgi neklāts. Tas 1. ir vēl ūdeņaināks. Šits ir ritīgi labs. Pagaidām es apgrieztā secībā viss iet. Jā. Ui, tiešām tas pilnīgi neklāts. Un tas vēl ir ūdeņaināks 1. par to 2. Jā, jocīgi kaut kā atsevišķi. Šis gan, šitā smarža man nepatīk. Viņam ir tāda... Ir kaut kāda. Es nevaru. Jā, viņam ir tāda.
Interesanti. Ļoti kraukšķīgs ir. Tā, un šitām gan ir zivju piegarša. Man pēdējā laikā visam liekas ir zivju piegarša. Viņam ir tāda nepatīkama piegarša. Kaut kāda savāda. Nē, tā nav ziva, bet viņa dīvaini tāda piegarša. Es zivis gandrīz neēdu, bet viņam ir tāda zivīga. Tas vienalga. Es nezinu, ko šito likt čikam. Apbalšošu to. Šitām vispār garša nevar. Jūs pagaršo pirmo. Pēc tam, kad ir ēst pārējie, pirmo ēd liekas garša vispār nav. Jā, taisnīgi. Pilnīgi nav garša. Šitas bija vislabākais. Man liekas... Es nezinu, kur lai šito lieku. Es liktu pirmo pēdējo. Šitā? Un to ceturto kā otrā vietā. Jā, nu davai, tagad paliek 5. Mēģināsim minēt arī, kas ir kas? Pēc tam, jā. Šitais smaržo pēc zirnīšiem, un šis gan vairāk zirnīšu aromāts bišķiņi ir. Tāds sajūta. Šitā ir laba. Šitā ir salda. Domāju, kāda. Ui, nē! Viņai tāda chlora piegarša. Nē, es nevaru. Man patīk 5. Nē. Man 5. nepatīk, ka tāda chlora. Jā, bet īstenībā līdz ko... Bet dīvaini. Mums visu sēd vienlaicīgi. Man liekas šausmīgi atšķirība. Jā. Ui, nē, fu. Es šito pat 5. liktu kaut kur pa vidu. Ja jums patīk īpatnēja garša. Es nejūtu. Tam 4. tam gan es jūtu. Nē. Un katrā ziņā ir skaisti tas, ka 3. ir vislabākais. Ui, 4. ir slikts. Un 3. ir vislabākais. 5. ir labāks par 4. Un 1. Pirmā vispār nav garšas. Šitā te mēs liekam. 3. ir vislabākais. Un kas ir 2? 2. būs normāls, es domāju. Tā. Īsts rezumē no sliktā gala. 1. burciņa bija vissliktākā. Un kā domā, kas tas tāds ir? Jo viņai garšas vispār nebija. Zini, kas man liekas, tas būs golden. Globus? Jā, tas būs globus. 4. bija tāda manā skatījumā zivju piegarša. Tas varbūt tas maka, tas bija tas Mikādo, dīvains Mikādo. Nē. Man gribētu teikt, ka šitā ir Bonduelle. 3. Jā. Grūti pateikt. 3. un 2. bija normāli. Nē, 2. arī pagaršo nav normāli. Nē, viņa ir normāli, bet... Nē, 3. ir tāda tik laba. Bet viņa ir salda arī. Viņa ir salda, bet viņai tā garša uzreiz. Paga, kas vēl bija salds? 3. pēc tam 1. Kas vēl bija salds? Šitas bija salds. Un 1. vienkārši ūdens. To mēs jau kādu 10 reizes esam pateikuši. Bet ja viņš ir ūdens, tad viņš ir ūdens. Šitā ir salda, un šitā varētu būt mūsējā. Bet ar piegaršu tāda īpatnē. Spilva tā varētu būt. Varbūt, vai lai šitā būtu spilva, mēs 3. varētu būt spilva. Jā. Jo šitā īstenībā diezgan izceļās, domāju, nav ko minēt, pārējiem. mēs ejam pēc lapeles. Pēc maģiskās lapiņas atkal un skatāmies, ko mēs esam garšojuši. Jā. Pīs! Oriģināli. Tādā! Nebiedēt cilvēkus. Tā! Nu, griez vaļā. Mums ir lapiņa. Tā. 3. ir... Kas ir 3? Bonduelle. Haha! Tā, kas mums garšoja vislabāk. Jā, Bonduelle skaidrs. Bonduelle Un 4. kas ir? Pagaidi. Nu? 2. ir... Globus. Jā. Nē, man liekas, ka tas ir... Globus 2. Šitas. 5. ir... Rimi. 4. Spilvā. Jā. Saldā, bet ar bišķiņu piegaršu. Bet es teicu, ka tās saldās uzreiz varēja just. Un mums viennozīmīgi pēdējo vietu laikam ieņēma Mikādo, kas ir bija... visdārgākais? Visdārgākais. Bet es te atradu, tikko ieraudzīju vēl te viens rakstus, mēģināšu parādīt. Tur ir tā, kur tas ir. Te ir uzrakstīts vienā vietā. Fancy. Tiešām fancy. Diezgan fancy. Kā viņi izskās iekšā. Bet Bonduelle vislabākā. Jā, ja no zirnīšiem uz Bonduelle bija tā. Tev garšoja šitais 4. laikam arī spilvu. Un tāpēc, ka viņa ir salda. Jā, bet šī gadījumā laikam tas, ko parasti cilvēki pēr. Jā, un tas, kas ir rakstīts crispy, tiešām varēja just crispy. Super crispy. Jā, atšķirībā no pārējiem. Tā kā, dārgais Artūr.
Ja tev gribās iekost, mums vislabāk garšoja bonduēli. Jā, arī vizuāli izstāsts ir ok. Šī gadījumā gan dārgākais nav labākais, jo Mikado bija pats dārgākais, un viņam tiešām garša gandrīz liekas, ka viņš nav garšas, tā kā ūdens. Varbūt tas ir arī labi. Varbūt tie cukurs, kad ir daudz klāt un visādi cits mums maina to garšu. Es nezinu, jāskatās droši vien kāda salāta vai kur jūs liekat klāt. Varbūt no jums ieteikums, jo krabu salātus es neēdu, bet citas lietas, kur var likt tik daudz kukurūzas, nezinu. Jā. Varbūt kādam ir kāda recepte, varat padalīties, lai... Bet, zini, kas man liekas pārsteidzoši, ka tāda kukurūza, kas liekas ļoti parasts ēdiens, man liekas, ka nebūs atšķirības, bet patiesībā man liekas lielākas atšķirības nekā zirnīšiem. Jā, viņi katram ir sava izteikta garša. Tā kā es eju skalot, laikam muti man tā garša īpaši nepatīk. Vai es varu, bet viņš salds tāds pats par sevi. Labu apetīti!